Nu, kad mēs sāksim? Ok, varam sākt. Par skolotāju es vēlos kļūt jau kopš 1. klases. Es atceros, ka mana latviešu valodas skolotāja ļāva pēc stundām labot kopā ar viņu manu klases biedru darbus. Un neticēsi, bet mans mīļākais mācību priekšmets, protams, bija latviešu valoda. Pavisam noteikti papīra formātā. Man ļoti patīk šī šķirstīšana, šī grāmatas smarža. Fantastiski. Pēdējā grāmata, kas uz mani atstāja vislielāko iespaidu, bija Jurģa Liepnieka Mans nabaga pirāts. Es biju pārsteigta, ka līdz pat pēdējai lapusei es nezināju, kas notiks. Man liekas, tādas ir pašas labākās grāmatas. Ikdienā, protams, ka sanāk vairāk rakstīt datorrakstā, bet cik ir iespējams, es, protams, arī rakstu ar roku. Viņiem tas ļoti nepatīk, bet es viņus nemitīgi laboju. Tāpat arī es cenšos ar savu 8-gadīgo dēlu arī sarakstīties WhatsAppā. Tādā veidā mēs arī trenējam pareizrakstību. Un esmu ļoti dusmīga, ja tur ir kļūdu. Es pati skolas laikā biju ļoti nervozs bērns. Es ļoti uztraucos tīpaši pirms kontroldarbiem, pirms eksāmeniem. Tāpēc, veidojot šo kursu, man bija svarīgi skolēniem salikt visas zināšanas pa plauktiņiem, jo viņi īstenībā visu jau zina. Viņiem tikai varbūt mazliet tāds haoss ir. Un vēl veidojot arī šo kursu, man bija svarīgi, lai arī tiem cilvēkiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda, arī viņi spētu veiksmīgi izmantot šo kursu un uzlabot savu vērtējumu latviešu valodā. Īstenībā jau ir tā, ka tie bērni visu jau zina. Viņiem tikai trūkst tādas sistēmas, kad viņi mācās. Bet visbiežāk skolēni tomēr vēršas jautājot par interpunkciju, tātad par pieturzīmēm. Bet no malas es pamanu to, ka liela problēma ir tā, ka bērniem ir ļoti grūti pašiem veidot savu tekstu. Ir daudz stila kļūdu, un mēs ar to cenšamies arī strādāt nodarbībās. Pirmkārt, ar bērnu vajag daudz runāt, lai viņam bagātinātos šis vārdu krājums. Tāpat vajag iesaistīt bērnus dažādās ikdienas aktivitātēs. Piemēram, ar pašiem mazākajiem, ejot uz veikalu, lai viņš izveido produktu sarakstu, vai kopā noskatoties filmu, pārunāt, kas tur notika, kas tev patika, kas tev nepatika. Un tāpat dodoties uz dažādiem kultūras pasākumiem. Galvenais ir dabiskā veidā veicināt šo valodas apguvi. Tas ir tāds sāpīgs brīdis, un to es arī pamanu reizēm, kad es sarakstos ar saviem privātu skolēniem WhatsAppā, ka reizēm pietrūkst garumzīmes, reizēm arī mēs mīkstinām ņa, nevis tā, kā mums to vajadzētu darīt latviešu valodā, bet ir n, j. Un kāpēc par to ļoti vajag domāt? Tas viss ir pieredums. Un ja bērns ir pieredzis tā darīt, viņš tieši tāpat arī dara domrakstos un eksāmenos. Tāpēc noteikti arī, ja vecāki to pamana, vajag apturēt bērnu. Es pieļauju, ka ne jau tas, ka viņi zina labāk, bet tas, ka ikdienā bērni vairāk lasa, klausās šajā svešvalodā, viņi dzīvo šajā valodā vairāk. Un iespējams, ka to latviešu valodu viņi mazliet noliek tādā otrā plānā. Es domāju, ka tas ir mūsu vecāku, tas, kā mēs rādām piemēru savam bērnam. Ja mēs paši no tā visa neko nedarām, mēs nevaram gaidīt, ka bērns pats nopirks sev biļeti uz teātri, ja mēs paši viņu nekad nebūsim aizveduši. Līdz ar to mēs esam piemērs. Pirmkārt, kārtīgi izgulies, protams, noskaties mūsu kopīgos video un atceries, ka tu visu zini. Es tev ticu.